In this ever-changing world that we share, only one thing is truly permanent. Me. I smoke on this city to get some relief through the struggle, these spaces of terror. It seems they just won't ever leave me alone, but I'm taking the road for the better. Still I toss and I turn, having nightmares and visions, I can't get them out of my head. Losing sleep through the devilish creatures that whisper and weep out from under my bed. Don't trip, when approaching the problems of dignity, manage your grip. When nobody said life would ever be fair, so get off of your ass and commit. Pieskaršos pie ne tik aktuālas tēmas kā airsoft ieroču izmantošana treniņu procesā. Internetā un ne tikai klīst viedoklis, ka ar airsoft ieroci nevar uztrenēt skilu, lai darbotos ar īstu ieroci. No vienas puses es piekrītu, bet no otras ir daudz lietu, kā var uzlabot savas iemaņas apiešanā ar ieroci. Protams, ja saprot, kā strādā īsts šaujamierocis. Tad pirmais, pie kā pieskaršos, ir drošība. Par drošības noteikumiem ar šaujamieroci dziļāk tagad nepieskaršos, jo var veltīt veselu video par to. Bet elementāras lietas kā ieroča nodrošināšana, stobra kontrole un ka tēmēt uz cilvēku vai dzīvu būtni nebūs tā labākā ideja. Pat ar airsoft ieroci cilvēku par invalīdu var sataisīt. Žēl, ka YouTube'ā nevar parādīt, kā izskatās izšaut acis ar airsoft bumbiņu. Pēc redzētā cilvēkiem parasti atkrīt vēlme jokoties pat ar airsoft ieročiem. Tad otra lieta ir stabila šaušanas pozīcija. Lai cik jums liktos, ka pozīcija ir stabila trenējoties ar airsoft ieroci, ir jāsaprot, ka īstam ierocim šāviena laikā ir atsitiens, un stabila pozīcija ir ļoti svarīga, lai attiecīgi nenotiktu. Un piemēram pie nospiedošās uguns nesāktu just nepatīkamu smaku no savām un apkārtējo biksēm. Tad ieņem stabilu pozīciju ir ļoti vienkārši. Tad trešais, kam pieskaršos, ir tēmēšana. Lai ātri un efektīvi notēmēt uz mērķi, ir jāvelta daudz laika sausajiem treniņiem. Pie tēmēšanas ir jāsaprot, ka lodē ir sava lidojuma trajektorija. Un ja liekas, kur tēmēsi, tur trāpīsi, tā gluži nebūs. Šaujot tuvās distancēs ir jāņem vērā, ka starp tēmēšanas ierīci un stobru ir atšķirīgs augstums. Jebšu, tēmējot vienā punktā, trāpīsiet gandrīz sprīdi zemāk. Atšķirībā kādā augstumā attiecīgi stobram stāv jūsu tēmēšanas ierīce. Respektīvi, šaujot pat tālākiem mērķiem, lodes trāpījums mainīsies attiecīgi distancei un ir jāveic tēmēšanas korekcijas, jo tālāk mērķis, jo augstāk jātēmē. Ceturtā lieta ir plecu maiņa. Ja esi labrocis, tad strādā arī kā kreilis. Nevienmēr ieroci turēt labajā plecā būs ērts un pareizs lēmums, jo pie stūru vēršanas vai ierakumu tīrīšanas, piemēram, ja ir jāatver labais stūris, pirmais plecs, kas parādīsies, ir kreisais. Tad, lai samazinātu siluetu, ir jāpārpleco ierocis, kas jau dot vairāk procentus, kā pirmais nedabūsi svinu grudakā. Tā pati magazīna maiņa nav neērtā pleca. Ērti nebūs, bet piedručīt ātrumu var un vajag. Šīs nav vienīgās lietas, ko var trenēt ar airsoft ieroci. Galvenais ir saprast, kā strādā īsi šaujamierocis, jo pie atsitiena var pierast ļoti ātri. Ja neticiet man, tad YouTube'ā ir video, kur džeks, kas dzīvē nav nekad šāvis ar īstu ieroci, šautuvē parāda paraugu šaušanu un apiešanos ar ieroci, jo lielāko daļu sava laika ir veltījis sausajiem treniņiem, kur katra darbība ir atstrādāta līdz automātismam. All right, let's, all right. So my standard for a headshot, usually at about 5 yards, under half a second, he's doing this in 3.6, and he's never shot a rifle before. Let this be a lesson to all of you who don't dry fire, who say dry fire doesn't do anything for you.
This kid who's never shot a gun in his life is out shooting 99.99% of FUDs on the internet and here in America. And he's not even from America, he's from Japan.